Pie Bērzupas speciālās internāta pamatskolas jau otro dienu dūd zāģi un rosās puišu formas tērpos. Palīdzēt skolai sagatavot 170 kubikmetru smalkus ieradušies amerikāņu karavīri no 173. brigādes gaisa desanta kaujas vienības un ASV vēstniecības darbinieki. Mēs zinām, ka mēs palīdzam, mēs zinām, ka mēs sevi šiem bērniem varbūt ir īpaši vajadzīga palīdzība, vai lielāks atbalsts, lai viņi var kaut kādīgi sabiedrībai kaut ko atdot. Arī skola par šādu palīdzību ir ļoti gandarīta. Kurtuvē, kas ar siltumu nodrošina visas 3 skolas ēkas, ikdienu jāieliek apmēram 1 kubikmetrs smalks, bet to sagatavot tikai pašu spēkiem ir visai grūti. Tur vajag arī speciālas tiesības, kas var zāģēt, nevar katrs iet un zāģēt. Un mums ir līdz šim arī nākuši palīgā bezdarbnieki no Annenieku pašvaldības. Brīvprātīgais darbs amerikāņiem esot ļoti svarīgs, tāpēc viņi labprāt iesaistās labdarības projektos arī Latvijā. Un, lai gan vairums kareivju esot pilsētnieki, lauku darbi viņiem nav sveši. Pirmoreiz karavīri talkojuši Audžu ģimeņu mājās Zvannniekos, un šī esot jau kāda 15. talka. Tagad ir tikai janvārs, mēs pagājuši gadu vismaz 5-6 talkās bijām, mēs pat bijām Līgatnes dabas takā, Lāču voljeru tīrījām. Mēs bijām Zvannniekos pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā bijām Tilžā, mēs bijām Sprīdīšos bērnamā, arī tur iekšdarbs taisījām, krāsojām, špaktelējām. Karavīri ir gatavi, tie, kas viņi kaut ko prot, viņi ir mieru dalīties. Ar čaklo roku palīdzību sarūpētās smalkas pietikšot vienai sezonai, bet karavīri ir gatavi šeit atgriezties vēlreiz, ja vien tiks aicināti.